Sveiki! Mani sauc Anna Auziņa. Linda Zunda. Mani sauc Otto Holgers Ozoliņš. Kristīna Millere. Darija Kalašņikova. Julians Nuhums Kulibalī. Madara Juška Grundberga. Lielā mērā šajā nodarbībā mēs runāsim par to, kā tieši veidojas attēla uztvere konkrētā kultūrā. Mūsdienās ir ārkārtīgi svarīgi saprast to, cik vēsture ir sarežģīta. Sievietes ir puse no cilvēces. Padarīt viņas par otršķirīgām personām mākslā nozīmē teikt, ka sieviešu pieredzes ir mazāk svarīgas nekā vīriešu. Cilvēka ķermenis un cilvēka prāts ir savstarpēji nedalāmi veselumi. Tas, ko mēs pieredzam emocionāli, atspoguļojas mūsu ķermenī un arī otrādi. Ķermeniskās pieredzes var atspoguļoties mūsu emocionālajos procesos. Māksla un radoša pašizpausme var būt terapeitiska un dziedinoša, mazinot gan fiziskas, gan emocionālas sāpes. Kas nav māksla, kas nav tas objekts, bet vairāk kas ir tas process, kurā to materiālu pārveido. Vai jums jau ir radies savs priekšstats par to, kas es esmu, kāda ir mana kultūras identitāte? Mēs pārskatām to, kas mums ir iemācīts, to, ko mēs zinām, mēs pārskatām savus priekšstatus par dažādām kultūrām. Un pamatā tā tad ir darbošanās vairāk ar valodu un terminoloģiju. Kā tad mēs aprakstam priekšmetus, kādi ir priekšmetu nosaukumi, vai mēs izmantojam šo kultūru terminoloģiju un skaidrojam to, kā konkrētajā kultūrā priekšmetus saprot, ne tieši kā mēs varbūt šeit saprotam.